Nu, ko ir sācies 2024. gads, un es dodos pirmajās zemūdens medībās. Tā kā mans karjers vai ezers, sauksim to kā gribam, ir vēl joprojām aizsalis, tad es dodos tepat pie Ventspils uz jūru. Mantas ir sakrāmēts, ārā ir +1 grāds, jūrā ir apmēram +3 ūdenī. Nu, redzēsim, kā būs. Ziemīgi apstākļi vēl joprojām, bet ir jāpaspēj trenēties, jo mēneša beigās iespējams būs sacensības tieši jūrā. Un te es mazliet izlabošu, jo sacensības notiks tikai maija beigās. Vakardien vakarā es jau biju paspējis aizbraukt, paskatīties, kāda varētu būt redzamība jūrā, un redzamība pie krasta jau bija kristāli tīra. Bet ir viena problēma, ar ko es saskāros arī pagājušajā gadā, ka pilnīgi visās malās ir salikti tīkli. Tur, kur var piebraukt ar mašīnu, tur ir uz katru pusi pasies kilometriem tīkli savilkti, gan tuvāk, gan tālāk. Nav ne jausmas, ko viņi tur ķert, bet nav forši īstenībā. Tīklos arī negribās peldēt, jo sazin, kā viņi tur ir savilkti un iet riskēt. Tas arī īsti gudri nav. Būs viens no pirmajiem piedzīvojumiem. Lūk. Man ir tiguāns, bet tas galīgi nav džips. Jācer, ka nepaliks nekur te. Paskatīsimies. Izrādās tomēr tiguāns ir džips. Diezgan tāds īstenībā padziļš jau sāk veidoties, bet man šķiet, ka uz priekšu būs vēl viens kaut kāds bezceļš. Kā lai pasaka, es nezinu, vai kamerā varēs redzēt, bet te jau tek tā kā upe pa ceļa. Un tad izdarīsim bišķiņ gudrāk vienu lietu, atslēgsim pretslīdēšanu ar cerībām, ka te nekas slikts nebūs. Bet te neizskatās tik traki īstenībā, kā tur bija. Te ir ūdens noticējis nost. Tā kā jābrauc vien cauri. Kaut kā dubļi gan ir. Un šeit noteikti lielākā kļūda bija tā, kad es pateicu, ka nebūs jau tik traki. Liek piebilst, ka šajā vietā telefonam zona nav. Tāpēc vienīgais ātrais risinājums, ko es izdomāju, bija sacirst egļu zarus un salikt iekšā špūrēs, lai ir vismaz kaut kāda saķera, kas beigās arī atmaksājās. Tas saucās aizbraukt mierīgi, iesākt zemūdens medību sezonu. Vienkārši bišķiņ saticējis ūdens un ir mīkstāks nekā no malas izskatās. Katrā ziņā būs jautri tikt atpakaļ, bet tagad zinu, ka nevar atlaist, kad jābrauc ir diezgan hodā. Ja es no laukiem, tad tev vienmēr, man liekas, cirvis ir mašīnā. Esmu nonācis pie jūras un jāiet paskatīties, kas notiek ar tīkliem, kāds vējš un kādi viļņi, bet pa gabalu jau jūra izskatās smuki zila. Es domāju, ka būs ritīgi super. Ja nebūs tīkli. Jūra izskatās super un arī super daudz tīkla iekšā. Vienkārši tā, ka tu paskaties, cik tu tālu redzi, tik ir tīkli. Kāds sakars vispār? Īsti jau pat nesaprotu, uz kuru pusi viņi ir, tā kā savilkt. Pilnīgi viss ir, tur ir tīkli. Tur, es tūlīt uzlidošu ar dronu, lai varu parādīt. Es jau teicu, ka pārāk forši jau likās, lai būtu patiesība. Jūra tā kā okeāna krāsā izskatās tāda zila. Tā kā pirmajā vietā viss atcēlās dēļ tīkliem, tad es aizbraucu uz otru medību vietu, tautā dēvēto Šūpoļu kalnu. Principā vieta ir noskatīta, tā kā tur ir tīkli. Tad es vienkārši iešu pa kreisi, jo beidzot ir tāds pleķis, kur neredz nevienu tīklu. Cerams, bet uzmanīgam jābūt vienalga, jo tagad viņi ir visās malās. Tas ir bēdīgi.
Jāmēģina piebraukt arī kaut kur tuvāk, jo man ir 10 mm tērps. Tas nozīmē, ka man būs jākrāmē virsū kaut kāds 15 kg svars vismaz. Tā kā, lai nav jāiet pa mežiem baigi tālu. Nu, principā nepagāja ne pāris gadi, kamēr nonāca līdz savai pirmajai medību vietai, bet, nu, ar tiem tīkliem ir tā kā ir. Laiviņa aizņem ir laicīgi ārā, jo ārā ir augstāks nekā mašīnā, un tad viņi arī līdz ar to, kad gaiss ir augstāks, viņi paliek mīkstāk, kad gaiss ir karstāks, viņi paliek cietāk. Lai viņi ritīgi uzpumpētu, viņai jāpierod augstumā. Trakākais jau ir tas, kad ir aizmirsies, kā visu darīt, kur kas stāv, kur kas jāliek, un kamēr viss atcerās. Ir tā, ka šeit es baigās cerības nelieku uz nekāda liela loma, jo pa lielam jau viss te ir svešs. Man liekas, ka man te nav atzīmēts nevienas vietas, tā kā uz labu laimi sanāk šodien peldēt. Laikam uz to vismaz jāiedzer. Pēdējo reizi man sanāca nirtīs pirms ziemas, ka tā sērija ar līdaku. Un tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 10 kg. Nu, pieliksim kādu piekaramo svaru un vestē arī kaut ko. Vestē mums nāk tādas plāksnītes, katra pa kilogramam. Man jau 2 ir iekšā. Pieliksim vēl 2 klāt. Ezerā jau ir forši, pietrūks svars. Aizem pieliec vai noņem nost. Jūrā ir bišķiņ grūtāk. Vesti negribas ņemt nost jūrā. Vienīgais variants ir likt pie jostas tāds ātri noņemamos svars. Paņemsim 2 līdzi. Salvimārs 55 cm. Šim te ierocim ir regulators, tā kā jaudu var izmantot 100% vai 50%. Baigi labi, kā rezervas ierocis viņš ir, jo izmantojot ezerā vai upē, tu vari uz 100% un jūrā, kur ir akmeņi, tur uz 50%, jo nav vajadzīgs tik stiprs tas šāviens. Paņemšu līdzi arī 2 mazos lukturīšus, jo zem akmeņiem ir tumšs, un tad vienkāršāk ir redzēt. Vairāk viņai nevajadzētu izmainīt uz spiedienu. Bet kādreiz to, kad es nezināju iepriekšējā laiviņā, es sabojāju bortu, jo tur nāca iekšā tādi plānāki tie baloni, un es biju atstājis vienkārši mašīnā karstumā un pārgāju puši, jo rodas daudz lielāks spiediens, un tā laiviņa nespēja vairs noturēt. Nu, šitai cits materiāls, bet vienalga. Visu jāmēģina pieāķēt kaut kur ar karabīnēm, jo, ja kaut kas iekrīt iekšā, tad liela iespējamība, ka 98%, ka tu nekad to vairs neatradīsi. Lai tiktu iekšā hidrotērpā, es izmantoju šādu pulveri, Slipī. Viņi man nesponsorē, bet baigi ērti ar viņu, jo jāpieliek ar apmēram uz kaut kādiem 1,5 litru, kaut kāds 2, 3 karotes. Viņš ir tāds pulveris. Labi, šitā buņģiņa man ir cieta, bet viņš ir vienkārši pulveris, kas uzstājas tādu gļumīgu ūdeni, un tādā veidā tu var tikt iekšā hidrotērpā. Kad ir vēsāks laiks, es izmantoju pončo, vienkārši daudz vienkāršāk saģērbties, un otrs, ja ir apkārt cilvēki, tad nevienam nav jāskatās uz tādiem plikumiem. Šo te Slipī es sataisu ar siltu ūdeni. Varu taisīt ritīgi karstu, hidrai tas neko neizdarīs, vienkārši pašam ir patīkamāk iekāp siltarā hidrā, nevis augstā. Tagad paša jautrākā daļa, jo biezākas tās jakas, jo viņas ir grūtāk uzvilkt un pēc tam arī tikpat grūti dabūt nost. Šodien arī tā ir, ja kaut vai neko nedabūt, tad vismaz pavaudīt saulīt tīro ūdeni. Tagad es esmu iepeldējis kaut kur vairāk par puskilometru jūrā un vēl joprojām es neesmu atrast vienu akmeni. Tā vat ir, kad ir netik pazīstamās vietās. Neko jāmeklē. Un šeit tīri var novērtēt, kāda bija redzamība jūrā, jo šeit dziļums ir aptuveni 6-7 metri.
Tā kā šajā vietā es atrast neko nevarēju, es izpeldēju ārā un nomainīju lokāciju. Pēc neilgas peldēšanas jaunajā vietā jau ieraudzīju akmeņus. Ventspils jūras piekrastē esmu pamanījis šādus rifveidīgus veidojumus. Dzīvē tie izskatās diezgan iespaidīgi. Jā, starp citu, nopeldēju gandrīz, būs arī 4 kilometri principā. Tā kā labs treniņš arī. Vienīgais no kā nogurst ir tas svars, jo uz jostas es uzliku 11, tas muguras vēl 4 kilograms. Tā kā to jūt, un to jūt arī zem ūdens, kad jāērē, kad tomēr iet bišķiņ grūtāk uz priekšu nekā vajadzētu. Nekā bija pierasts vasarai, pagājušajā rudenī vai tā. Un šī, man liekas, ir viena no zemūdens medību trakākajām fāzēm, kad pēc vairākiem nopeldētiem kilometriem tev viss tas svars jāiznes atpakaļ līdz mašīnai. Katrā ziņā secinājums pēc šodienas ir tāds, ka jāpagaida, ka tie zvejnieki tiks galā ar tiem tīkliem un vairs neliks. Jo baigi nebrīvi ir peldēt, ja tu nezini īsti kur un kā viņi salikti. Bet tik un tā bija forši. Peldēju starp 2 tīkliem principā šeit pa vidam. Priekš treniņi bija labi, bet man nepatika tā pirmā vieta, jo tur nevarēja atrast pilnīgi nevienu akmeni, viss gluds un nav nekāds baigais prieks peldēt, kur tikai smilts ir apakšā. Un šeit jau bija labāk, tad pašā sākumā bija jau tādos seklumā, kādos 5-6 metros jau akmeņi un nemaz tālāk vairs nebija spēks peldēt, jo bija jau nopeldēti kaut kādi vairāk kā 3 kilometri. Un tad es tā varbūt puskilometru papeldēju un tas arī viss, bet toties varēja atrast akmeņus un pameklēt mēnesis, bet šoreiz nekā, neko, tad jau citreiz. Pēc pāris dienām es jau atkal biju jūrā savā iemīļotajā vietā Vārnās.
Te varat salīdzināt, kāda ir atšķirība ūdens tīrībai, kāda bija iepriekšējos kadros un kāda ir šeit. Zem iespaidīgā izmēra akmeņa slēpās viena mēnce, un es biju ļoti motivēts to nomedīt, jo tā būtu man pirmā šī sezonas mēnce. Mēnce izkastējās, un tas šāviens nesanāca perfektākais, tāpēc ar pirmo reizi es šo mēnci nedabūju, sanāca nirt vēl kādas 3. Bet beigās viss veiksmīgi, un sezona bija atklāta.